Optibet hokeja līgas regulārā turnīra spēle, kurā savā starpā sacentīsies Liepājas hokeja komanda un hokeja klubs Mogo RSU. Un atkal uzbrukums Smailē. Daugaviņš, vēl viens bīstams metiens. Ripa savā laukuma pusē, mēģina ar ātrumu tagad iet zonā. Jānostājas. Tad jau var mēģināt ar kombināciju sadarbību, un tas arī izdodas. Lūk, bīstam epizodi. Beidzot izdodas arī izveidot. Ripa gan vārtos nenonāk. Vēl viens uzmetiens. Un šeit moments! Teicama situācija, teicama epizode, lai tiešām panāktu vadību šīs mačā. Šeit kritiens. Burzma tur. Tagad jau Mogo 2-1. Kāda bīstama epizode. Panāk, bet neizdodas to nokontrolēt, nofiksēt. Un viegls uzmetiens. Ātrs, dinamisks, ar kļūdām. Varbūt ne pārāk daudz metieniem. Un ir gols. Laikam saklausīja, ka pārāk maz metienu. Veiksmīgi uzvarēts iemetiens un Liepājas hokeja komanda otrās trešdaļas 8. minūtē izvirzās vadībā. 10 sekundes. Kaut kas jādomā. Mogo vienībai. Vairākums iet uz beigām. Ripa tur vārtu priekšā. Burzmā un spēle apturēta. Atkal tāda mīļa saķeršanās. Nostājušies. Arī pievirzējušies Daugaviņš. Mazākuma trīniekā iekļauts. Pagaidām saspēlēs. Strādnieks. Ir 2-0. Izdodas realizēt lielo skaitlisko vairākumu Liepājas hokeja komandai. Lēmums ir pieņemts. Un vārtu gūms netiek ieskaitīts. Paliek formāts 5-3. Un arī rezultāts paliek iepriekšējais. Un tomēr panāk Liepājas hokeja komanda 2 vārtu pārsvaru. Šoreiz gan visticamāk bija visa likumīgi. Arī skatāmāki. Iepriekšējais bija tāds no vārtu priekš, tāds darba gols. Šoreiz rezultāts noteikti netiks mainīts. Ieslido zonā. Atdot partnerim piespēli. Valenta atvaira. Un tur izgrūstīti vārti. Atkal zaudēt Ripā. Vai vārtu priekšā. Un atkal bakstīšanās. Šeit jau tiek ārā no šīs situācijas Mogo. Pagalam neveiksmīgs raidījums, bet paliek, var turpināt uzbrukt. Un beidzot tiek pie sava vārtu gūma arī Mogo. Tāds ilgstošāks spiediens atnes beidzot Mogo rezultātu. Un trešās trešdaļas 12. minūtē rezultātu starpība tiek samazināta līdz minimumam. Redzēsim, cik nopietni iesaistīsies cīņā, piemēram, Panthers šeit. Un šeit bīstami. Uzreiz ar pirmo neizdevās Valentam tvert. Tā, kas tur ies skatīties? Spēcīgs šķīliens. Redzēsim arī sesto laukumu spēlētāju. Pagaidām varbūt līdz tam nenonāks, jo iespēja ir garām vārtiem. Vēl viens metiens.
garām. 25 sekundes. Šķīliens. Metiens no nērtās pusēs. Daugaviņš nemet. Uzmetiens rikošets Uripa vārtos. 5,9 sekundes līdz pamatlaika beigām. Mogo RSU panāk neizšķirtu. No, skatāmies. Ir un ir gols. Skaisti, eleganti, ierasti, tradicionāli. Kaspars Daugaviņš atnes savai vienībai 2 punktus un uzvaru šeit Liepājā.